Tas nav telefona klausula, ja? Nē, tu domāji, ka man tāds retro telefons? Es vienkārši pirmo reizi redzu kaut ko tādu. Sveiciens atbraucot LMT vietelīdzē. Šodien esam ciemos pie Dārtas, kur iekšā gan autosportā, gan autobūvē. Es uzdrošinos tā teikt. Jā, laikam. Čau. Klauda, varbūt cilvēkiem varētu būt daudz maz skaidrs, kā tu esi iekšā autosportā. Viņi tevi ir redzējuši autosportā, sevišķi autosportisti, vai ne? Jā, autosportisti noteikti. Nu, arī tiešraidēs iespējams. Jā. Tavs darbs tur ir iet ar tiem visiem karogiem, uzrakstiem un... Nu, principā ar uzrakstiem. Jā. Un kā tu nonāci šajā autosporta daļā? Tas bija pirms 11 gadiem. 11 gadiem mēs jau ar meitenēm šeit jokojam, kad varbūt būtu jāiet pensijā. Jo tāds amats un tomēr tur prasās būt tā kā maksimāli jaunākām meitenēm, vismaz pilngadīgām. Bet man vienkārši draudzene paaicināja. Mēs tur esam tāda draudzeņu kompānija un principā piedalāmies šajā sacensībās, jo tā mums ir lieliska iespēja atkal satikties un kopā pavadīt 1-2 dienas, atkarīgs, cik ilgi posms iet. Cilvēks stāv, tur labi izskatās, stalti stāv, viss kārtībā, bet tu esi iekšā arī tādā autobūvē. Tu tad māki izgatavot automašīnu detaļas. Kā tas iet kopā? Tas nāca pēc tam, protams, bet tas tāds arī hobijs, sākās visa hobija, ar vēlmi vienkārši paņemt to, kas tev ir dots un kaut ko radīt. Un radīt kaut ko, kas tev pašai noder, un sākumā tas tiešām bija tāds, kas man noder, jo pirmā tā detaļa bija, priekš kvadricikla. Kvadrītim plasmasas detaļa priekšā uz metāla. Ko tu pats salauzi, ja? Ko es pats salauzi. Ar vieglu vainas apziņas to izdarīji. Jā, gribu jums parādīt savu mīlestību. Un te viņa ir, neteikšu vārdā kura, bet viena blondīne, braucot ar šo skaisto aprātu, iebrauca vīra kvadriciklam aizmugurē un nolauza vienu šo te detaļu. Un šodien manā plānā ir izmēģināt, izveidot tādu detaļu salauztās detaļas vietā. Protams, daudz darbs bija jāiegulda, jo es nezināju lietas, kuras es tagad zinu, jo tur bija kaut kādi izcilnīši, un tad es viņu printēju ārā tā, kā ir, jo man likās, ka viņu nevar uztaisīt gludu, un nācās ar roku pēc tam slīpēt. Bet varēja arī datoram likt pieslīpēt to. Jā, bet datoram varēja likt tagad pusminūtē mazāk pieslīpēt, un tas būtu Bet jā, tā bija pirmā detaļa, un principā īstenībā, tā kā cilvēku atbalsts un atsaucība pēc tam bija arī tā, kas lika turpināt, jo tu saproti to, ka tā ir tā lieta, kas vienkārši iet un ir vajadzīga. Ja tu nebūtu ielicis sociālos video, kā tu to taisi, tu neuzzinātu, ka cilvēkiem to vajag. Tieši tā. Tad tie sociāli ir jēdzīgi, ja viņas izmanto jēdzīgi. Jā. Jo tik daudz, man liekas, vēstules, cik es saņēmu TikTokā pēc šīs detaļas publicēšanas, man liekas, pa visu laika periodu ar kādiem interjeru priekšmetiem es neesmu kopā tik daudz saņēmusi. Līdz ar to, jā, šis bija kaut kas tāds... Iedomājies pats tādu, dekoratīvu blondīnu, kuras negaida, ka vispār māk ieslēgt datoru, ņem un uztaisa detaļu priekš kvadricikla, ar kuru pati braukus. Kas tas ir kontrasts milzīgs? Jā. Cilvēki noteikti priecājās un atbalstīja. Klauž, tā kaut milzīga detaļa, ko to dari? Es ieskanēju, protams, ne visu. Šajā gadījumā viņai tā pusīte ir sadauzīta. Mēs ieskanējām veselo daļu līdz tai vietai, kur mēs vienojāmies ar klientu un printējām ārā uz lielā printera. Klausies, bet tu taču ir jābūt ļoti labām atzīmēm skolā ģeometrijā, lai saprastu ieskanēt tās 3 dimensijas un vēl apmest spogulī. Es nezinu, sveiciens matemātikas skolotājai. Nebija. Iemācījies pēc tam? Iemācījos tagad. Izstāst pēc kāda parka kokiem? Tās ir drošības. Viņš nevar printēt gaisā. Viņam vajag tās ņemt nost. Tas ir tas, uz kā viņš tagad guļ, bet pēc tam tas tiks nogriezts. Tas tiks noņemts nost. Viņš pats pēc tam tā kā nolobās nost. Pabeigsies, ka šis te viss būs ciet. Jā. Tagad kokiem būs virsū līdzens. Sanāk vēl 34 stundas. Un viņš jau ir 98 stundas printējies. Tad, ja kaut kas nojūgtu raudi, tev ir 100 stundas pakāstas un vēl 30 priekšā, ja? Es cenšos neraudāt. Tas aizņem laiku, tad es ātri lieku nākamo, no ko raudāt. Vienīgi jādomā, kāpēc nesanāca. Bet tad iznāk, ka vienu šito te kasti var uztaisīt pārsimt stundās vienu šādu rezultātu. Jā, tādēļ mums būs vēl viena, lai var iedzīt. Ja man, piemēram, ir dārzā ģipša rūķis, kuras nevar izrakt, un es gribu, lai tu uztaisi vēl vienu, tu atnāks pie manis uz dārzu? Jā, varētu mēģināt. Es neesmu mēģinājis, varētu mēģināt. Jāskatās ir pēc gaismām, jo es saprotu, ka tad, kad tu ārā tajā spilgtajā gaismā stars var sliktāk, mēs tad vakariņā brauksim. Jā, uz tumsiņu. Un cik laika ir pagājis, kopš tā pirmā plasmasiņas kvadriciklam?
Man šis jāsaka, jā. Nē, to var neteikt. Man tā kā es tikai pie sarunas pajautāju, bet tu pilnīgi droši drīkst neteikt. Nē, tā kā es nezinu, vai tā kā tieši ar autodetaļām es darbojos 5 mēnešus. Ļoti labi. Pa 5 mēnešiem tas ir ārkārtīgs progress, te var pateikt, jo, to mēs redzējām. Jo tas nav no nulles. Protams, bija tās pamatiemaņas, ka tev vispār jāsaprot, kā to printeri strādāt, jo ar printeriem es kā tā strādāju 1,5 gadu. Bet tieši skenēšana un autodetaļu, un arī iepriekš strādājot, man jau sāka rasties iemaņas par materiāliem, jo tev ir svarīgi zināt, kādā materiālā tev tas ir jātaisa, lai tev tas pēc mēneša nesaplīstu. Tad sākums tam 3D lietām sākās ar svecēm, ne? Jā, sveces bija tas, kas bija pats pirmais, kuras metos izaicinājumā un sāku vispār kaut ko savu, kā uzņēmumu. Un jā, tas deva tos pirmo pieredzi un līdz 3D es principā nonācu, tāpēc, ka es gribēju taisīt pats savas sveču formas. No svecēm tad arī 3D bija. Es gribēju izprintēt 3D ārā un tad tādu to formu, ko tu izprintē, liet viņu silikonā. Bet es sapratu, ka tas nav mans. Bija arī ļoti, tā kā nevis sarežģīti, bet nebija, tas ieguldījums nebija tā vērts. Nebija priecīgi. Jā, un tad es sāku tā kā iet, 3D printers bija nopirkts, un tad tapa pirmās 3D vāzes. Labi, tu svecīt ieliet, to jau cilvēki māk 500 gadus, bet tas viss pārējās lietas, to printeri, skaneri ieslēgt, kā to var iemācīties? Darot. Sākumā es vispār nemācījos. Vienkārši ņēmu pirmo detaļu, liku un mēģināju. Protams, sākumā tas aizņem ilgāku laiku. Ar laiku jau tu piešaujies, un tev ir kaut kādi knifi, ar kuriem arī es internetā dalos. Tad ļoti daudziem cilvēkiem tas ir interesanti. Protams, ir kaut kādas lietas, kas ir jāmācās, kā piemēram tā 3D modelēšanu, kuru šobrīd es māku virspusējas lietas, bet iešu mācīties. Un, caur vienu konkursu dabūju finansējumu. Tieši uz 3D detaļu veidošanu, kā arī uz autodetaļu krāsošanu un apstrādi. Kas ir noderīgi. Nevienmēr tev servis paņems un palūgs uztaisīt man detaļu, bet privāti personas, kas ņem, tu brauc mašīnu, tu gribi disku vāciņu, tu gribi jau viņu skaistu apstrādātu. Nevis, ka tev mājās vēl pašam jādomā, kur viņu krāsot. Vai savāk no tevis un vest pie krāsoties ļoti dārgi un aizņem pusdienu? Jā. Tā uzreiz varēšu piedāvāt. Es arī tagad mēģinu pati krāsot, bet gribas vienkārši celt to latiņu augstāk un darīt to ļoti kvalitatīvi. Tu esi viens no retajiem, kuram auto būvē neinteresē mašīnas marka un modelis. Tu tiec galā ar jebkuru. Reiz. Jā. Ieskanēt taču arī ko? Jebko var ieskanēt. Bet tu esi Lambo vai Dacia vai Žiguls vai Formula. Nācies šurp, ne? Jā, jo man pat ir dažreiz tā, ka puiši noteikti domā, viņi man sūta ziņas, un viņi tur saraksta ļoti cītīgi, protams, malači. Saraksta kaut kādas baigos, tās automarkas. Motoru tilpumus un blablabla. Kaut ko ļoti sarežģīti saraksta, un man tāds tā. Tu nevari uzrakstīt, kad es nezinu, kas tas bija. Bet, labi, kad ir internets. Es uzreiz sārakstu, es saprotu, un reizēm viņi tur pat nepiedomā, ka tiem auto tur ir dažādi gadi, un tad mainās tās detaļas, un sanāk pat ļoti gudri atbildēt, kad man vajag precīzāk, lai... Tas bija pārējais modelis, blablabla. Jā, jo reizēm gadās tā, ka, piemēram, 10. gadam ir tāda detaļa, un tieši to, ko viņš grib, 11. jau ir cita, un tad man vajag precizēt. Sanāk ļoti gudri, atbild, kurš tad īsti ir, bet jā, dažas reizēm ir tā, kad vienkārši sūta bildes. Tad ir vislabāk. Tu atsūti bildi, nevar. Tas ir pats labākais. Bet nestoties... Ko nevar? Ko nevar? Jā, kaut kāda sarežģīta forma, vai ko nevar? Reizēm ir kaut kas ļoti, ir sava specifika. Ir kaut kas ļoti, ļoti smalks. Vai kur kaut kāda dziļa ir. Principā var jebko. Vienkārši tad ir jāsaka, kad būs tā, un ja tur, piemēram, skeneris aizpilda ciet kaut kādus caurumus, tad tu zini, kad ir tā vēl modelēšana, un tu vari to caurumu uztaisīt datorā. Tikai jāzina, vai es to pati varēšu, vai man jāņem vēl palīdzība, jo tas būs varbūt grūtāk, tad jāņem kaut kāds pečuks, kas modelēšanā ir augstā līmenī. Bet man grūti iedomāties, kāda varētu būt tava izglītība. Tu tipā varētu būt, nezinu, mākslinieks, tipā labi arhitekts, tipā labi vienkārši mājasemnieks, kurš satrakojusies. Kāds ir tavs foniņš? Es esmu ar izglītību personāla vadībā.
Bet RTU tā jau tā tehniskā. Jā. Bet jā, personāla vadībā, kuras īstenībā neesmu vispār nostrādājis neko personāla vadībā, bet vienmēr ir noderējis. Tā ir tā komunikācija cilvēku principā. Bet iepriekš es strādāju, atkal tāds tehniskais darbs. Es biju gāzē strādāju, un man bija tieši ar gāzes vadiem tur nevis uz ielas, bet pie datora, bet tāpat vajadzēja zināšanas kaut kādas tur spiedienos un tehniskajās lietās. Saprast trasējumu. Arī jā, man bija jārēķina gāzes vadu garumu, tur jāsastāda līguma un tā. Tas ir tāds tehniskais. Bet kas tev pirmais nonāca tavā rīcībā? Printers vai skeners? Printeris. Printeris bija pirmais. Cik tev šobrīd darbnīcā ir printeri? Kopā 10. 10. Nu labi, 10, tad, kad tev ir 10, tad jau vairs nav brīnums, ka vienā brīdī ir 100. Bet brīnums, man liekas, ir, ka pieklājīgs cilvēks dzīvo Zolīta mājā, 2 bērni, un viņš tagad izdomā, man vajag printeri. Kā rodās tas pirmais? No kurienes? Īsumā bija jau tāda doma, dēļ tām svecēm, lai veidot tur savus jaunus modelīšus, bet bija tāpat tās ainu vai vajag vai nevajag, nevarēja saprast. Un ļoti bieži manā dzīvē ir tā, pie šī visa man visu laiku kaut kādas lietas pabīda. Tā kā likās, ka tas būtu kaut kur ierakstīts, ka man tas būtu jādara. Un pie mums vienkārši zvana viens vīrietis un saka, Klau, vai es varu atbraukt pie tevis ciemos, es te nodarbojos ar galdniecību un tā. Man gribās vienkārši apstīties, ko tu dari. Es tur apstījos tavu mājaslapu, izstāst baigi jaudīgi. Tā bija tā interjera dizaina lapa. Viņš sveces redzēja, interjera dizaina. Jā, interjera dizaina tāds priekšmets. Viņš tāpat kaut kur netālu apkaimītē dzīvo un viņš pats ar koku darbojās. Viņš atbrauc, viņš saka, klausies, jūs tādi darbīgi cilvēki un tā. Kāpēc jums nav 3D printeris? Un mūsdienās viss tur tā ar tiem 3D printeriem. Viņš saka, ka tev vīrs ir tā kā tehniskā galva un tu tur tāda apņēmība. Kāpēc jūs nedomājat? Viņš saka, tas ir tik viegli. Un mēs tur ļoti gari ar viņu grunājam, tur visādām lietām un tā, bet viņš aizbrauc prom un mēs sēdējam ar vīru un domājam, bet mēs tā kā par to bijām runājuši, bet kāpēc tiešām mums nav? Ja cilvēks no malas to redz, ja? Un nākamajā dienā mēs jau pasūtījām printeri. Tā tas vienkārši kaut kā tā sākās un visu laiku ir tās lietas, kas kaut kā tā un vienkārši aiziet. Ienāc mājā liktenis un pateic, ka jā, ka vajag printeri. Skaidrs, ka tad varam dabūt tādu detaļu tādā faktūrā un tādā elasticētē. Bet priekš kam? Vai tu nevari nopirkt servisā tajā dīlera to buferi? Iespējams var. Es nezinu precīzas cenas, bet aptuveni es tā saprotu, ka tāds jauns maksā 8-9 tūkstoši. Varbūt es kļūdos. AT4 Porsche tomēr. Jā. Tādu ir iespējams, protams, pasūtīt Ķīnā. Ko tik Ķīnā nevar atrast? Tādu mazliet šību. Nevar zināt, pieņemsim, ka veselu, bet es saprotu, ka tie arī ir laikam no kodiem 600 līdz 1000 aptuveni. Savukārt mūsu gadījumā mēs ņemam tikai daļu, līdz ar to mums nevajag tērēt tik daudz materiālu. Nemetam ārā, dzīvojam ekoloģiski. Jā. Un pieliekam klāt tikai to daļiņu un pieliekam savu darbu, jo to servisā paši puiši metina lodēs kopā un apstrādās, bet viņiem tas aiziet uz 200-250 atkarīgs no tā, cik daudz viņi grib, cik lielu apjomu. Un sanāk izdevīgāk. Tur pat ne 10 reizes lētāk, bet vēl vairāk lētāks. Jā, un tu saglabā arī lielāko daļu oriģinālo savu detaļu. Rekta priekšā arī ir tā detaļa, kura ir šī te. Lai ieskanētu viņu uzlikt uz stikla, ja? Jā. Un galvenais, kad vēl ir tie marķierīši. Tās nav nekāds rotaļlietas. Nē. Tas viņam telpu iedod, ja? Jā, viņš saprot, viņš pēc viņiem vadās. Tad tie punktiņi ekrānā ir šie, ko viņš tur redz, ja? Un tad, kur ieslēdz, viņš jau ieķer, redzat, tā detaļa. Jā. Principā faktūru viņam, ja ir grubuļota, viņš paņem grubuļoto, viņš pat paņem to oficiālos certifikātu numurus. To arī var. Bet es mēģinu vienmēr pēc tam detaļu vēl nogludināt tur ar speciālām palīgu funkcijām. Tad, ja grib sēriju numurus, mēs varam atstāt, bet es principā vienmēr izlīdzinu, lai detaļa maksimāli gludāk, tad tu izprinti ārā un ir tāds labāks. Tur, piemēram, nezinu, vecam Mercedesam no 72. gada, tur izprintēt pakaļo lampu, kaut vai ar visu certifikātu. Neviens neko nevarēs pateikt. Viņi būs tieši tā kā būtībā, un arī gaismas spīdēs cauri. Jā. Tā skenēšana principā arī ir vislabākā veciem autiņiem, kuriem tu detaļas vairs nevari nopirkt. Ir jēga to darīt. Un tev, pieņemsim, ir labā detaļa, kreisā nav, vai arī ir kaut kas tāds, ko var uzmodelēt, pieņemsim, modelētājs. Viens moldings palicis, otru nav, tad jūs spoguli uztaisīt. Jā, spoguli uztaisīt un izprintē ārā. Tad tu esi vairāk šobrīd tā kā mākslinieks, tu taisi vienā eksemplārā. Pagaidi, man ir uzņēmumi, kuriem ir ne uz autodetaļām, bet vienkārši, kas ir veido detaļas tehniskām lietām, un viņiem, pieņemsim, vairs neražo. Pēdējais eksemplārs palicis noliktavā, bet nav, tur aizvērt ciet ražotni nav. Un tādas tehniskās detaļas, kas ir domātas, nezinu, tur liftam pieņemsim. Un tādas tad viņi sūt vairumā.
vai arī es saglabāju skenu, un viņi pēc nedēļas saka, mums vajag vēl 3 tādas detaļas, un es tikai saražoju klāt. Tā arī var. Jā, tu jūti, piemēram, kaut kur apkārt, nu nezinu, tev Latvijā ir kaut kādi sadarbīgi tev cilvēki vai konkurenti, vai kas dara kaut ko līdzīgu, tu varbūt sazinies un konsultējies, vai tu esi viens un vientuļš savā ideja par to? Sākumā, kad es sāku ar dizaina lietām, jā, tad bija tas feelings tāds, ka tu esi viens un vientuļš. Jo nu, visi tur tā kā negrib dalīties, un arī tev, tā, kad tu sāc, tev liekas, ka nu, tā kā es vispār nedalīšos, jo es šito atklāju. Un tas bija grūti. Un kā es tagad tur pastāstīšu to, kad, nu nezinu, tur, nu pieņemsim, kas vece jāliek ir pēc plastmasas, nu, lai dabūtu ārā no formas, jāliek saldētavā, viņa atlec un saraujās. Un es tik ilgi līdz tam nonācu, un nu, nedalīšos. Un tad, kad es nonācu tagad līdz tiem 3D, tad atkal ir tas pretējais, kad pie manis sāka braukt ļoti daudz pēdiņās konkurenti, jo viņi kaut ko nevarēja. Vai nu kādam skeneris saplīsis, vai kāds nevar tik lielu izprintēt. Un tad mēs sākām komunicēt, un es sapratu to, kad ir forši, ka tu vari viņam iedot kaut ko, un viņš tev apmaiņā arī iedod zināšanas, un ir tā kritīgi suprīgi, ka jūs savā starpā varat parunāt, ka beidzot ir kā, nu es tak nevaru satikties ar draudzenēm, teikt, klau, bet man tur bija tāds gadījums, ka man tur 3D printerī kaut kas norāvās. Nu, tā kā visā, jā, un tad tur vismaz ir kāds, ka to pretī cilvēks, un viņam tas liekas arī aizraujoši, un mēs varam kopā parunāt, un tā sāka veidoties pirmās sadarbības. Un tagad ir, nu, jebkurš principā, kas man uzrunā, vai tie ir studenti, kuri mācās 3D printēšanu, vai kaimiņu bērns, kurš grib savu 3D printeri, viņš grib saprast, saku, nāc pie manis, es tev visu pastāstīšu, parādīšu, ja jūs gribat zināt, nu, tā kā zvaniet. Man nav žēl padalīties, jo tādā veidā, redz, ir arī sanākušas tā sadarbības ar to modelēšanu. Jo pie manis atbrauc puisis, kuram vajadzēja ieskenēt, viņš saka, es ritīgi labi modelēju. Un es saku, klau, bet man bieži vien vajag sanākt modelēt, un man vajag augstā līmenī. Un tad sanāk tā, ka mēs tagad dalāmies ar darbiņiem, viņš man kaut ko, es viņam modelēt, kaut ko. Tas ir kaut ko uzrasēt. Tā kā, uzrasēt no nulles. Jā, tad, to, kā viņam var piedāvāt, ieskanēt, kaut ko nevajag rasēt. Jā, jo nevienmēr visu var uzrasēt. Vai arī, nu, varbūt tas ir laikietilpīgāk vai grūti, kaut kādas abstraktas formas, kur tev grūti izmērīt ir. Tad tev vieglāk ir, ka nav proporcionālas kaut kādas formas. Zināk, tev būtu ļoti labi vai nu draudzēties ar kādu, kas māk to modelēt, vai arī pašai to iemācīties. Nu, es tagad mācīšos. Tad sanāk, ka tu vari šādu detaļu, ja tev pacietība un pasūtītājs prasa, pat gabaliem sadalot, jebko no šitā uzprintēt. Jā. Jebkuru to mēlīti. Ja tu proti samontēt kopā, pēc tam viņu, jā, jebko. Jo es esmu lielās detaļas. Nu, man bija priekšējie bumperi, kuriem viņi bija, nu, arī sašķaidīti, un tad viņus arī nācās visu skenēt un likt pa daļām. Un tas šis ir jau tas tavs darba? Šis ir, jā, šis ir saplēstais. Šis ir vecais, no tā tu skanēji. No tā skanēju. Un tas ir tas, kas sanāca. Jā, un šis ir tas, kas sanāca. Spoguli apmests. Jā, otrai pusītei. Un vēl tu vari arī izlīdzināt to, nu, skrāpēju. Nu kā nošpaktelē un nokrāso vispār nekāda bēda. Perfekti. Nu, ir jau tagad tie gruntskrāsas arī tādas, kas aizpilda rievas, kad nevar vispār redzēt to printa struktūriņu. Labi, ja tu esi tajā autosportā un tu redzi tos cilvēkus, un kāds piedāvājās pavizināt vai pašai gribās pabraukties, kā es mēģināju kaut ko no autosporta? Nē, man liekas. Mēs bijām simulatorā. Tur bija iespēja izbraukt biķernieku trasi. Ar simulātoru? Jā. Bet ar mašīnu tur neizbrauc pa trasi? Pa trasi, man liekas, ka nē. Tikai pa to starta līniju, kad vedu meitenes prom ar mašīnu, tad bišķiņu varēja iežviegt. Tu esi cilvēks, kurš ir nostrādājis biķernieku trasē 11 gadus un nekad nav bijis līkumā Elkonis, līkumā Tiltiņš vai līkumā Smilšakāns. Nē, es esmu skrējusi to trasi ļoti. Es agrāk dzīvoju tur blakus, es esmu ļoti daudz reizes visus tos līkumus skrējus, es krosiņus skrēju daudz. Slēdz ātrums domāt. Jā, bet es neviens nav piedāvājis, bet es gaidu piedāvājumu. Nu, baigi, mēs jau tā neuzmācamies. Jo tu taču varētu kādam, kurš tev piedāvāt izvizināt, pēc tam palīdzēt, kā to detaļu uztaisīt, ka viņš pats būs kaut kur nolauzis trasē. Tas varētu baigi labi iet. Izbraukt nolaust un piedāvāt izsvītēt. Jā, tā kā jums arī vajag kādu detaļu, droši sazināties ar Dārtu. Ja jums detaļu nevajag, turpiniet skatīties Ātruma cilti LMTV televīzijā. Uzredz!